Nu ko, mēs sākam. Sveiki visiem, kas jau pieslēdzās un kas vēl slēgsies klāt. Mēs šodien taisam mūsu pirmo webināru šajā gadā, Ferta Finance. Tā kā prieks visus redzēt. Paldies, ka esat pievienojušies. Mūsu tēma šodien ir pirms tu zvani bankai. Tēma ir ļoti vienkārša un vienlaicīgi ļoti aktuāla. Tā kā pirms vispār kaut ko darīt, padomā, ko tu darīsi. Un šodien mēs runāsim par 5 soļiem, kā sagatavot uzņēmumu finansējumu piesaistē. Un ir svarīgi, pat ja tev nevajag piesaistīt finansējumu, tāpat ļoti svarīgi šo informāciju zināt. Man sauc Artūrs Gejsāri, esmu Ferta Finance dibinātājs un vizionārs. Man sauc Raivis Kureckis, un es esmu Ferta Finance valdes loceklis. Šeit ir skaitļi, uz ko mēs balstam savu pieredzi, ko mēs šodien pastāstīsim. Manuprāt, skaitļi runā paši par sevi. Un sasniedzot šos ciparus, mēs esam guvuši zināmas mācības, atziņas, ar ko mēs šodien varētu dalīties un gribam dalīties. Varbūt uzreiz man tev jautājums, kāpēc mums ir 300 nofinansēt un 200 apkalpot? Kas notiek ar pārējiem 1700 klientiem? Pa ceļam atkrīt. Tas ir tieši tas dēļ mājas darba kvalitātes, dēļ banku prasību izpildes, un klienti bieži vien cenšas paši kaut ko darīt, un tā komunikācija zūd ar mums un negrib dalīties. Tāpēc mēs vienmēr jau, uzsākot mūsu sadarbību ar klientiem, mēs aicinām būt iespējami atklāt, runāt par problēmām, un tikai tā mēs varam atrast labākās zāles. Ja, kā mēs varam sasniegt labāku rezultātu. Okay. Vēl gribu piebilst, ka mūsu partneru lokā vairāk nekā 50 finanšu iestādes. Tieši tā. Un viņam ir ļoti daudz produktu. Mēs esam saskaitījuši pār 150 produktu vispār kopumā. Mēs tur skatāmies produktus un apakšproduktus. Un tie ir tās kredītlīnijas, overdraft, faktorings, investīciju kredīts, nekustamo īpašumu attīstības kredīts. Ir ļoti daudz dažādu kredītu produktu, ko normālam uzņēmējam nav jāzina no galvas visi produkti. Es vēl vairāk teikšu. Ir menedžeri dažās bankās, kas paši nezina visus kredītu produktus viņu iestādē. Viņi strādā vienā nodaļā ar vienu produktu. Jā, un šeit es varu tikai vienīgi papildināt, nevelti mūsu klienti, kurus jau mēs esam apkalpojuši, ka mēs esam piesaistījuši finansējumi, jau uzdrošinās nāk pie mums un stāst, kāda situācija, ar ko viņi ir saskārušies un kam viņiem ir nepieciešams finansējums. Un tam jau mēs piemeklējam šo produktu, saprotam, kā labāk izpildīt šo mājas darbu, lai varam, sasniegt vajadzīgo rezultātu. Bieži mums uzdod jautājumu, ko mēs darām, kā vispār brokeri ir vajadzīgi tirgu. Pirmkārt, uzņēmējiem nav laika nodarboties ar naudas piesaisti. Otrkārt, viņi nezina, kā to darīt. Ne visi atzīst to, bet lielākā daļa nezina, kā to darīt. Nav laika, nav zināšanas, nav pieredzes, nav ticības, ka kāda finanšu iestāde iedos kredītu. Un, kad banka pasaka nē, tad parasti uzņēmējs nezina, ko tālāk darīt. Iet uz citu banku vai turpināt strādāt ar savu naudu vai uzmanīt debitoru, lai viņš ātrāk samaksā parādu. Iemesli, kāpēc tā ir, es domāju, mēs esam ļoti ilgu laiku dzīvojuši PSRS laikmetā, kur bija nauda, bet nevarēja 10 gabalu nopirkt. Un tāpēc, kad sabruka un mums bija neatkarība, tad mums vajadzēja pirmai paudzei, kas sāka mācīties strādāt kapitālu, uzkrāt, ieguldīt, pelnīt. Tagad ar otru un trešo paudzi tas mainās, bet joprojām mēs atpalikam Eiropas Savienības vidēji kaut kāds 3-4 reizes, ja mēs skatāmies kreditēšanu pret IKP. Tā kā mums kā valstī ļoti daudz kur augt, un tāpēc mēs arī rīkojam webinārus, lai izglītot uzņēmējus šajā jautājumā. Ko mēs darām? Mēs esam brokers. Mēs stāvam starp tevi kā uzņēmēju un finanšu iestādēm, kuras ļoti daudz. Paliem, tu pats vari iet un visu to darīt, bet tev aizņems ļoti daudz laika un var pieļaut ļoti daudz kļūdas. Ja, tāpēc brokers ir tas, kas savieno visu kopā, un vairāk nekā puse no visiem klientiem mums nāk caur ieteikumiem. Mums ir sadarbība ar juristiem, ar grāmatvežiem, ar auditoriem, ar citiem ekosistēmas spēlētājiem, kas mums iesaka klients. Labāk ir aiziet uz Ferta Finance, nekā mēģināt pašam nosūtīt uz 2 bankām pieteikumu. Šodien mēs runāsim par 5 soļiem. Tātad pirmais ir diagnoze, kad tu atnāc pie ārsta. Pirmais ir analīze jānodod, diagnoze, kas tam notiek tavā biznesā. Tad kāda ir finanšu bāze, tad kādi cipari jāskārto. Tad mēs runāsim par stratēģiju, kā izveidot, kur iet, ko darīt, ko nedarīt. Kādu dokumentu sagatavot un tad kā kontaktēties ar finanšu iestādi. Starp citu, tas nav tikai par bankām, tas var būt par investīciju fondiem, par privātiem investoriem. Šis process ir vienāds un pievienojams un pielietojams visos iespējamos veidos. Kā strādās? Formāts mums ir Zoom, tāds ar Google Meet zvans. Tas ir online. Kameras var slēgt, var neslēgt. Audio mums ir izslēgts. Čatos var rakstīt, kas tu esi. Tad tagad čatā uzreiz uzraksti, kā tevi sauc. Uzņēmums, nozare, un, ja tev ir jautājums, arī tu čatā raksta. Tad mums ir čats, ir aktīvs veids, kā mēs komunicējam webinārā. Klātienē, protams, ir savādāk.
Beigās mums būs Q&A, kur varēs uzdot vēl papildus jautājumus, mēs viņiem atbildēsim. Un jā, ja tev ir pildspāvu pieraksts klāt, tas vienmēr ir labi, jo tas, kas ir pierakstīts, to var vieglāk atcerēties. Tas, kas nav galvā, tas neeksistē. Jā, un tad mums ir plašāk tvērams, tad vēlreiz konteksts nav tikai par bankām, bet arī par nebankām un pāriem sektoriem. Tad juristi mums ieteica uzrakstīt, ka mums ir izglītojoši nolūki. Tā kā disclaimers, tas nav finanšu ieteikums vai juridiskās ieteikums tagad skriet un aizņemties vai kaut ko darīt. Mēs izglītojam, mēs stāstam, kas strādā, kas nestrādā pēc mūsu pieredzes. Ja tu uzskati, ka tu jau visu zini, tad silti iesaku slēgties nost un tad turpināt pašam to darīt, bet ja nē, tad paliec un daudz ko jaunu foršu uzzināsi. Mēs apņemamies dalīties zināšanām un pieredzi, un tāpēc arī mēs sagaidām, ka tava apņemšanās pierakstīt, piefiksēt, uzdot jautājumus, būt aktīvam, klātesošam, lai webināru beigās tu ej ar ļoti foršām atziņām un idejām un konkrētu plānu, ko darīt tavā biznesā. Okay. Sāksim ar diagnozi, un kā tad bez kādas karikatūras. Raivi, ko tev atgādina? Un šis ir vairums gadījums, cik ļoti pārliecinoši visu zinoši klienti ieiet bankā, tik ļoti apbeidināti, pēc tam iziet no tās, jo saprot, ka informācijas ļoti daudz, un uzdevumu ir daudz, un šī secība īsti nav skaidra, un tas, lai tu izpildītu šo te mājas darbu, un kā tu, teiksim, tiktu tālāk, tad tas prasa resursus, un no kurienes tad, lai viņas īsti ņem. Tas varētu būt, teiksim, cik liela pārliecība, tik liela vilšanās pēc tam. Jā, es domāju, jūsu biznesā arī gan jau ir klienti, kas arī labāk par tevi zina, ko darīt un ko nedarīt. Ja tie Google doktori tā saucamie, ja viņi tur AI vai Googlā ierakstīja kaut kādu jautājumu, dabūja atbildes, un tagad viņš ir gudrākais par visiem. Uzskata, ka viņš zina labāk par doktoru. Pats sevi arī ārstē, vai ne? Un tad jautājums, kā tie finanšu galvenie rādītāji, ko bankas skatās? Es teiktu, pirmais ir EBITDA. Daudzi nezinu, kas ir EBITDA, tas nav lamu vārds, ir ieņēmumi pirms nodokļiem, procentu maksājumiem un amortizācijas. Tas ir tas cipars, ko skatās banka, kad vērtē, tad, cik tev ir naudas, lai no tā tu varētu nomaksāt kredītu. Un tad viņi skatās to EBITDA rādītāju. Jā, varbūt nebankas vairāk skatās uz ieņēmumiem, nevis EBITDA. Kā tev pēc tās pieredzes? Gan. Šis ir nenoliedzami ļoti svarīgs rādītājs, lai redzētu, cik veselīgs ir uzņēmums un cik vēl var papildus uzņemties šīs saistības. Tā kā, piemēram, parasti ir 3-4 EBITDA atkarīgs no industrijas, cik vecs uzņēmums, cik liels uzņēmums. Ja mēs runājam par nebanku sektoru, alternatīvo finanšu sektoru, tad viņi skatās dažādi no 10 līdz 30% no ieņēmumiem, no gada ieņēmumiem. Tā ir tā summa, ko teorētiski varētu izsniegt, skatītos tikai vienu rādītāju. Kā mēs zinām, ar vienu rādītāju nepietiek. Ja, tad mēs finanšu iestādes skatās paškapitālu. Bankām viņš ir ļoti svarīgs. Tas ir pamatkapitāls apmaksās plus uzkrātā peļņa. Kapitāls parāda uzņēmēja nopietnību, cik viņš ir nopelnījis naudas, jo viņš riskē ar savu naudu. Tas ir ieprincips, tu riskē ar to kapitālu, to naudu, kas tev ir. Pēc banka grib vienmēr riskēt otrā vai trešā. Viņi vienmēr uzliek ķīlas, vienmēr grib nodrošināties. Jā, ko tu domā par šo? Es domāju, ka šeit mēs varētu likt pat vienādības zīmi EBITDA un paškapitāls. Un paškapitāls, negatīvs paškapitāls, tas ir pirmais, gribētu teikt, viens no sarkanais karogs, kāpēc, teiksim, saņems atteikumu. Ja? Un mans silts ieteikums uzņēmējiem, kas ir jau iesnieguši gada pārskats vai tuvākajās dienās to plāno izdarīt, tad pievērsiet uzmanību pašu kapitālu šim rādītājam. Jo, ja pašu kapitāls ir negatīvs, tad ir dažādi šeit grāmatvedībā instrumenti, kādā veidā viņu var izlabot, lai nākamajā periodā būtu lielākas iespējas piesaistīt izdevīgu finansējumu. Ir iespējams kapitalizēt šos ieguldījumus, tādā veidā uzlabojot pašu kapitāla rādītāju. Tā kā daudz šeit ir izcinājumi, tāpēc pievērsiet uzmanību šim rādītājam. Jā, vai arī kurā periodā tu noraksti kaut kāds aktīvs vai pamatlīdzis, kas aiziet uz PZA. Tā kā tur jāstrādā ar grāmatu, tad ļoti labi piekrīt. Jā. Tad nākamais ir nodrošinājums. Jā, daudzi Latvijā uzskata, ka bez nodrošinājuma var dabūt kredītu. Var, bet ne visos gadījumos. Pamatā vienmēr ir nodrošinājums. Ja mēs runājam par bankām, tad viņas lielākoties vienmēr ņems nodrošinājums. Tehnika, transports, nekustamais īpašums, krājumi, debitori. Tā vērtība atšķirās un tie procenti, cik no tās vērtības iedod. Visbiežāk, ko mēs redzam, ka klients uzskata, ka viņa vērtība ir tāda, bet, kad patiek pasūtīts vērtējums ir mazāks, un tad banka dod dažreiz no pilnas vērtības vai no ātrās realizācijas vērtības to procentu. Tad gala rezultāts ir krietni mazāks nekā uzņēmējs bija gaidījis. Jā, tieši tā. Šeit vēl kā nodrošinājumu varētu arī, teiksim, uzskatīt privāto galvojumu. Ja? Un tad ir ļoti būtiski izvērtēt, teiksim, pašam šo kāda ir bijusi šī vēsture. Ja? Un tad vienkārši
tavs kā galvojums, kā nodrošinājums šim te saistībām, kurš saka, ka, teiksim, kredīts bez nodrošinājuma, bet privātais galvojums arī savu veidu nodrošinājums. Ja? Un es gribētu arī Artūru papildināt ar to, ka bankas lielākoties izsniedz bez nodrošinājuma, bet respektīvi ar nodrošinājumu, bet ir iespēja arī bez nodrošinājuma, bet tad kā nodrošinājums ir šis te galvojums. Jā. Un tad ir atkal svarīgi, kāda ir šī te galvotāja, teiksim, šī te kredītvēsture, kas ir ļoti būtiski. Jā, jo lielāks, labāks tev uzņēmums, labāk finanšu cipari, jo vienkāršāk un labāk būs tev nosacījumi, teiksim tā. Jā. Tieši tā. Un Latvijā, kad mēs Latvijas bankā par šo jautājumu runājām, tad saruna bija tāda, ka vispār pasaulē pasaules praksa ir tāda, ka SIA ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Un valdes loceklim vai īpašniekam nevajadzētu atbildēt, jo viņš jau atbild savu kapitālu. Ņemot vērā, ka Latvijā mums ir PSRS domāšana, mums banku skaits ir sarucis 90 uz 11, un uzņēmēji atcerās tās krīzes, un bankas ir pietiekami maz, un mēs nejūtam ļoti lielu sīvu konkurenci par uzņēmējiem, tad bankas prasa galvojumus, un tā ir norma Latvijā. Ja mums būtu vairāk bankas, kas vairāk cīnītos par klientiem, tad tā norma, es domāju, samazinātos un neprasītu. Jo ir valsts, kur neprasa galvojumus, piemēram. Ja. Un tad vēl šeit papildinām, ka ir vēl citi kriteriji, ko skatās finanšu iestādes, piemēram, naudas plūsma vai kāda vēsture vai kas ar nodokļiem, kas ar tiesvedībām. Tā kā vēl citi faktori. Nozara arī, jā. Jā, šobrīd ir ļoti kritisks atsevišķs nozars, kur vairāk sarkanie karogi tiek, uzvilkti un ne īpaši aktīvi vēlās finansēt. Jā, tā kā ja kaut kādi jautājumi par šo tieši tēmu, tad čatā uzrakst, un tad mēs uz viņu atbildēsim vēlāk. Un tad mēs esam izdomājuši, ka mums ir 4 tipāži, 4 klientu, jeb uzņēmēju tipāžu, un ja tu kādu sevi ierodies kādām no viņiem, tad mūsu darbiņš būs ļoti labi padarīts. Tātad pirmie ir aizņemtie cilvēki. Tie ir tie tipāži, kam nekad nav laika. Viņš ir stream telefoniem, viņš vienmēr ir aizņemts, viņš vienmēr WhatsApp atbūk, viņš atzvanīs, tā arī nekad neatzvana un pazūd. Viņiem vispār nav laika iedziļināties un uzdot jautājumu, tad uz ko skatās bankas. Tad otru tipāži tie sūtītāji, tie, kas dara, neiedziļinoties. Ja pirmie neko nedara, viņi ir aizņemti, tad otra kategorija, viņi visu sūta, visu dokumentus un uzskata, ka tajā galā banku analītiķi vai menedžeri vajag pašiem iedziļināties šos visus rādītājus un dokumentos. Ja. Ir tad solo. Tie ir tie cilvēki, kas uzskata, ka viņi paši visu zina, visu māk, viņi paši visu saprot un paši visu dara. Un tad 4. kategorija tie deleģētāji, kas saka, diriģents, kas uzticās konsultantiem, kas uzticās grāmatvediem, finanšu direktoram, kas spēj sadalīt to darbu tā, lai viņam ir ļoti labs gala rezultāts. Kādu tu atpazīsti sevi, tad čatā var uzrakstīt, kurš ir pietiekami drosmīgs uzrakstīt čatā, kurš tipāši tu esi, tad raksta tagad. Ok, ejam tālāk. Finanšu bāze. Tad nākamais jautājums ir, ir kaut kāds mājasdarbs, kas ir jāveic. Un te mēs nonākam pie šīs karikatūras. Neko tev neatgādina? Ļoti atgādina. Tad, kad uzdod šo te mājasdarbu, un mājasdarbs vienkārši nav, tāpēc, ka tev jau jāģenerē ienākumu savā uzņēmumā. Ja? Un arī, teiksim, šī mājasdarba izpildes kvalitāte, ja? Kāda tad viņi ir. Un tad šeit ir mūsu darbiņš, ka mēs iesaistamies un palīdzam pareizi izpildīt šo mājasdarbu. Ja? Un tad, tas trīsstūris, kā es viņu bieži saucu, komunikācija finansētājiem ar mūsu klientu. Un mēs esam pa vidu, ka mēs, teiksim, spējam iztulkot. Kaut ko, teiksim, šeit terminoloģija liekas ļoti sarežģīta. Mēs pa vidu, teiksim, palīdzam viņu labāk izprast, un mājasdarbs ir atbilstošāk izpildīt. Yeah. Arī godīgi, ne visi mājasdarbi ir jāpilda. Ja tu atnāc uz banku, tad pasaka, uztaisiet jaunu vērtējumu. Tu iztērē. Mums bija klients, viņš iztērēja 7,000 eiro, viņš dabūja jaunu vērtējumu, atnāca uz banku, viņš tāpat pateica. Priekš kā vajadzētu tērēt 7,000, nav skaidrs. Ok, tātad kas ir tas mājasdarbs, kas jāveic? Pirmais jāapskatās tavu kapitālu un nebidu. Kādi ir rādītāji, ko var izdarīt, kāds ir opcijas parunāt ar grāmatvedību. Tas ir ļoti svarīgi. Nākamais pasties saviem pamatlīdzekļiem, vai viss ir uzskaitīts, piemēram, vai viss ir iegrāmatots. Mums bija klients, kam traktors nebija iegrāmatots. Liels fermeris, viņam John Deere uz 300,000 eiro vispār nebija iegrāmatots, nebija bilants. Es nezinu, kāds ir iespējams. Aizmirst, bet ir ķīla. Ir nodrošinājums, jā. Un tad tu pasties, kas tev nodokļiem tiesvedībām notiek, un kas tev vidu, ja ir parāds grafiks mutisks, ne labāk parakstītu grafiku ar vidu,
kas tev tiesvedībām, kaut kādas aktuālas tiesvedības, ja tu tur nevari Eiroparkam samaksāt par parkingu, principiāli 60 eiro, tas var negatīvi ietekmēt, jo finanšu iestādes, kur ir automātiskais skorings, viņš vienkārši nolasa, kas tev kredīta informācija birojā notiek. Citu labs veids, kā var izdarīt mājas darbu, aiziet uz kredīta informāciju biroju. Tur var aiziet kā uzņēmums un kā privātpersona pastīties, kas tev tur ar parādiem. Kā tu kredīts maksā, tur kāds atzīmes par tevi tur ir ielikts un tā tālāk. Tā kā par mājas darbu vai pie grāmatvedības, ja tu pateiksi, kas tev jāizdara, ja ir adekvāta grāmatvedība. Ir dzirdēts, ka ir neadekvāta grāmatvežana, tad mums klients sola gadiem tos gada pārskats, nopētījus datus, un tā arī nekur tālu netiek. Jā. Ir dažādas pieredzes, jā. Kad ir veiksmīga sadarbība grāmatvežiem un nav tik ļoti veiksmīga sadarbība grāmatvežiem, un tad, tad ir tāds, ka brīžiem sanāk iestādi. Galās, ka nepaveicās ar grāmatvedu, jā. Bet kāpēc, kāpēc grāmatvedis ir ļoti svarīgs? Grāmatvedis es gribētu teikt, ka ir nākamais svarīgākais, nākamā svarīgākā persona uzņēmumā aiz uzņēmuma vadītāja. Bet varētu arī, teiksim, likt tādas vienlīdzības zīmes zināmā mērā, jo, teiksim, šī naudas plūsma un visu, teiksim, šo pamatlīdzekļu vērtējums un vērtību iegrāmatošanu un uzskaita un sekošanu līdzi maksājumiem, ja, tas viss veido šo finanšu disciplīnu. Un kā tā var būt, ka uzņēmējiem grāmatvede negatavo dokumentus? Nav operatīvi dati. Mēnešiem. Kas tur ir? Kas ir paslēpts tur? Mums, kad klausās uzņēmēji, ko viņam darīt, ja viņi nepaveicās ar grāmatvedību? Mainīt grāmatvedi. Ņemt kūku, tēju un iet runāt ar grāmatvedi. Kur ir problēma? Komunikācijā. Varbūt, varbūt kāds kaut ko nav nokomunicējis, jo bieži vien mūsu klienti ir tik ļoti aizņemti ar savām ikdienas darbībām. Tā kā vāveres ritenī skrien, viņi nav spējīgi paskatīties uz situāciju no malas. Un savukārt grāmatvedim nav ieinteresētība, varbūt pietiekama motivācija vai kaut kāda cita savu iemesli, kāpēc viņi nevar to izdarīt. Un līdz ar to visi tādā ritenī kuļās un neredz to situāciju no malas. Un tad ir kuļās, kad aizkuļās, kad jau ir liela problēma. Ja? Kad ir kaut kādi kavēti maksājumi vai vidu parāds vai laicīgi nav sareiķināta šī naudas plūsma mēnesī, kad ir nepieciešams steidzam risinājumi. Kā mēs zinām, tad steidzam risinājumi ir tie dārgākie risinājumi. Savukārt laicīgi visu plānojot, grib padalīties, ir ļoti daudz klientu, kam ir labi grāmatveži un ļoti laba plānošana, ar ko mēs komunicējam. Viņi saka, mums naudu vajadzēs pēc pusgada, un mēs jau tam gatavojamies. Un tas ir sarunas uzsākt tagad, teiksim, veidot šos grāmatvedību atbilstoši, sakot līdzi, lai nav nekāda kavēta maksājuma, lai nebūtu nodokļu parādi, lai būtu šī disciplīna ļoti labi, lai tu, teiksim, tevi gribētu finansēt iespējami plašāks skaits šo potenciālo aizdevēju izsniedzēju, respektīvi aizdevumu izsniedzēju, ja? Tad tu esi pievilcīgāks. Tas nav tā pēdējā brīža risinājums. Tas man atgādina, kad es biju uzdevis jautājumu Jevgenijam Černiekam, kas ir Horcits brenda īpašnieks, simtiem miljonu eiro viņiem ir, viņi ražo to šķabi pa visu pasauli viņam. Un tad es viņam uzdevu jautājumu Jevgenijai, kāda jums attieksme pret kredītiem. Viņš pateica divas lietas. Viņš pateica, pirmais, ar to kredīti. Ja bankā ir kredīti, tad tā ir bankas problēma, tā nav mana problēma. Ja es esmu parādā, tas, kas ir parādā, tam spēks. Otrs, viņš pateica, ka viņi ņem naudu tad, kad viņu nevajag. Jo tad ir labākās likmes, labākie nosacījumi. Tad pagaidi, ko es daru ar to naudu? Ja tu nezini, ka īsts uzņēmējs vienmēr zina, ko darīt ar naudu. Mēs paņemam Polijā kredītu, tad mēs to naudu izmantojam un nopirkt citu rūpnīcu kaut kur citā valstī. Viņi menedžē to naudu ļoti spēcīgi. Otrs, ko es gribēju pateikt, ka nauda ir par uzticību. Tāpēc tev ļoti svarīgi, ja tu cipars sakārtot, viņi nemainās katru reizi sūtot uz finanšu iestādi, kad tu saki atkal kļūda. Tad tas ir signāls, ka tev var uzticēties. Un arī trešais mājas darbs aizņem laiku. Tā var būt nedēļa, tas var būt mēnesis, tas var būt pusgads, kamēr tu sagatavos, pasūti vērtējums. Un tas ir ļoti izteikts nekustamā īpašuma attīstītājiem, kad tev ir projekts, tad ir tas. Komentārs mums nauda jāstrādā, tas ir risinājums bieži, jā. Naudai ir jāstrādā, un, lai nauda strādā, tev ir mājasdarbs, kas jāveic. Lai pabeigts skolu, vajag izpildīt mājasdarbs, nokārtot eksāmenus. Tas pats šeit, tev jāskata darbi, mājasdarbi, lai varētu pretendēt uz finansējumu. Un tas, laikam, pēdējais punkts, tas ir atšifrējuma gatavība, ka tu esi gatavs to darīt. Viss tā kā aizmirst to, ka, kad tu esi sagatavojis mājasdarbu, tev būs jāpiesakās, tev būs jākomunicē, tev jāatvēl laiks. Tas pats, ka ieliks CV vai sludinājumu, ka tu meklē jauns darbinieks, un tev nav laika intervijām. Kāda jēga tam visam, ne? Atkal šeit ir 4 tipi
Mums jāizņem tie tipāži, kas, zinot, tas jau atkārtosies, kad nav laika neko gatavot, un tad viņi brīnās, ka nekas nenotiek. Viņi mēģina izdzīvot. Tas ir izdzīvošanas režīms. Šie bieži vien, kas izvēlās to dārgāko risinājumu, un viņš ir aizņemts ar visām ikdienas jautājumiem, bet viņam pirms šā laikā vajag piesaistīt finansējumu, savukārt mājas darba kvalitīvai izpildē no laika. Un tad beigās paņem to, kas ir visdārgākais. Savukārt, tu redzi, ka, ja tas būtu laicīgāk sākt darīt, tad varētu piesaistīt finansējumu enkārt lētāk, labāk ir izcināt. Tā kā, jā. Viņš paņem naudu pret kontu izdruku. Jo viņam nav operatīva dati, viņam nav nekas gatavs, un tad viņš paņem naudu, kas maksā 30, 40, pat 50% gadā. Un tad viņš saka, es gribu lētāko finansējumu, bet tu neesi izpildījis mājas darbu. Nākamais ir tie sūtītāji, kas sūta visiem visu pēc kārtas, un atkal nekas nenotiek, tad ir tie, kas vislabāk zina, kāds mājas darbs viņam jāveic, un tad viņš raksta biznesa plānu. Mums ir klients, tagad mums ir 26. gada mājas, mums ir klients, kas no pagājušā gada novembra taisa biznesa plānu. Mēs nevaram minēt, man bieži ļoti gribas minēt klientu nosaukumus un ciparus, bet mūsu darbs ir tāds, ka mēs nevaram to darīt. Mēs nedalāmies. Ja mēs nedalāmies, jā. Mūsu klients stāsta runā paši par sevi. Un tāpēc mums ir klients, kas no decembra biznesa plānu gatavo, no novembra. Man liekas, pat ātrāk, jā. Un viņš jau gadu gatavo biznesa plānu. Good luck with that. Un tam ir deleģētāji, tie, kas izdara darbiņu, kas sagatavojas, kas izplāno savu laiku, kas deleģē darbu grāmatvedībai, tur varbūt kādam konsultātam, kādam citam, juristam, visu sakārto, visu izdara, viss ir gatavs. Tieši tā. Tagad mēs ejam uz trešo bloku stratēģiju. Manuprāt, šis ir vissvarīgākais, jo visvairāk cilvēki nesaprot šo jautājumu, kas ir finanšu stratēģija, kas ir stratēģija vispār kā tāda. Un šī ir mana mīļākā karikatūra. Un, Latvijā tas ļoti izteikti. Mēs ļoti bieži no klientiem dzirdam, es gribu lētāku likmi, es gribu labāko likmi. Kas ir lētākais, ko es varu darīt? Man vienmēr ir jautājums, kāpēc tu gribi lētāku likmi? Jo vienmēr es lētāks likmes, pirmkārt, tev jābūt labākam līmenim, krietni labākam līmenim finansēs. Otrkārt, tev jāsaprot, kā aiz tā vienmēr kaut kas stāvēs. Piemēram, es zinu, ka Altums pagājušajā nedēļā sāka bezprocentu kredīti finansēt Latgales pusē. Good luck with that. Bet, ja mēs paskatāmies, kādas prasības, tur ļoti tās drastiskas prasības ir. Tā, jā. Un neko neatgādina, šitāds, ka ilgi galvojam, ka ir daudz neredzamās daļas, ja ir kā bezmaksas kredīti, bet tur ir slēpta nosacījumi, piemēram, pirms dienām nevar dzēst, jā, vai termiņš ir minimālais 2 gadi. Piemēram, ja, vai tu kavē, tev uzreiz soda naudu 100%. Vienmēr par kaut ko mēs maksājam. Jā, šeit, teiksim, arī klientiem, lai kvalificētos šādam iespējam lētākajam finansējumam, ir ļoti daudz jāieguldās no savas puses, jo bez tāda, teiksim, neredzamā darba tu nevar sasniegt tādu iespējami labāko rezultātu. Tas, uz ko iet maleči, es esmu dzirdējis ļoti daudz stāstu, kas piesaista tiešām finansējumu ar ļoti zemām procentu likmēm. Vienmēr es apsveicu mūsu potenciālos un esošos klientus ar tādām risinājumiem, ja, bet viņi ir šo visu neredzamo darbu darījuši ilgu laiku, ir bijusi ļoti laba finanšu disciplīna un tas ir iespējams, jā, nenolieksim to, bet jāreikinās ar šīm, teiksim, visām šīm neredzamajām lietām, kam jābūt komerciāli galvojumi tiesvedības. Šis ir ļoti būtisks. Jā, tāpēc, ja mēs runājam par stratēģiju, tad pirmais jāsaprot, cik tev vajag naudas un kādu mērķi. Bez tā nekur tālu nevar aiziet. Ja tev vajag 100,000, un tas ir iepirkums, vai tu gribi no debitora dabūt ārā naudu, tu gribi iekārtas nopirkt, apgrozāmie līdzekļi, algām, vidu parādu nodzēst. Ļoti svarīgi ir, cik tev vajag naudas un kāda mērķa. Tas ietekmē, kāds produkts vislabāk to darēs. Ja mums tagad klients, kam vajag vienkārši apgrozāmie līdzekļi, un vairāk izējumateriāls nopirkt. Un tad viņam sezonalitāte, un tāpēc tā ir kredīta līnija, vai tas ir overdrafts, kā kredīts. Ja. Ir klienti, kam ir pēcatmaksas garas, viņš tirgo uz maksimumu, uz rīmī, viņam 90, 120 dienas, viņam faktorings būs vislabākais produkts. Ja. Tāpēc tas ir pirmais solis. Un otrs solis ir ļoti dažādas stratēģijas, ko var iet. Ja tu ej uz stratēģiju, es gribu savu mazāko likmi, tad tur ilgi jāgatavojas, jābūt ļoti labāk finanšu cipariem, un tad vienmēr kaut ko maksā. Tev var iedot zemāku likmi, bet prasīs lielāku nodrošinājumu. Zemāku likmi, bet cits termiņš, vai mazāku summu iedos. Jā. Ja bankas arī viņam liela Excel, viņi tur pār 30 kritērijiem rēķina skatās, un tāpēc tev ļoti labi jāsaprot, ko tu gribi. Ja tev var būt labākā likme bankā A,
un vienlaicīgi banka B tev iedos nedaudz dārgāku kredītu, bet otrais lielāku kredītu. Un tad jautājums, vai tu vari nopelnīt no tā. Nākamais, tas būtu garāks termiņš, jo no garāka termiņa tev izriet tas, ka tev būs labāks ikmēneša maksājums. Mums ir klienti, kas saka, es gribu vienkārši būt labāk ikmēneša maksājumu. Tur ir procentu pamatsummas. Un tas arī sadalās. Tev var būt tā, ka lineārs anotīvs grafiks, tev ir vienādas procentu likmes, bet vienā finanšu iestādē tev tā, ka tu katru mēnesi maksā vairāk procentus, mazāk pamatsummu, viņš mainās. Otrā finanšu iestādē tur būs lielāka pamatsumma, mazāk procentu, ko tu maksā. Tas nozīmē, pēc 5 gadiem, ja tu gribēsi ātrāk atgriezt, tev efektīvi mazāks atlikums būs otrajā gadījumā. Un tās tāds nianses, ko arī jāsaprot. Jā. Un tik viegli refinansēt. Ir finanšu iestādes, kam ir ļoti drastiski nosacījumi, kur tu nevari ātrāk neko atgriezt. Pēc pusgada, tikai pēc gada. Vai tā viss izdarīts, ja mēs to atver kontu, tu izēj AML, tu pārlieci visu uz to vienu banku. Tev ļoti grūti migrēt uz citu banku. Tāpēc ir ļoti svarīgi izvērtēt, kas tur svarīgākais. Un atkal iet uz banku, kas nepieņem dolārus, vai tu strādā dolāros, vai tu esi banku, kam nav faktorings normāls izstrādāts, piemēram, ja tad priekš kam, ja tu zini, ka to faktorings ir vajadzīgs. Pēc stratēģija ir ļoti svarīga, un tad nākamais, ka mēs varam kombinēt. Ir dažādas stratēģijas, prasa dažādi ieguldījumi, dažāds mājas darbs, dažādi finanšu prasības un dažādi laika ieguldījumi no tās puses. Tas svarīgi saprast, cik ātri tu gribi naudu. Ja tev naudu vajag rīt, tad lūdzu, tad ir nebanka sektors, ļoti ātri var iedot finansējumu. Ja tev vajag lētāku naudu, tad mēs ejam uz bankām. Ja tev vajag lētāku naudu un paralēli vajag vēl kaut kādu ātro likviditāti, mēs varam aiziet uz nebanku sektoru, piesaistīt naudu tur un paralēli formēt, iet uz bankām. Un tā lielākā kļūda šeit ir tā, ka ļoti daudz klienti, kas iepriekš ir ātri mēģinājuši nodzēst savus ugunsgrēkus, iestrēgs šajā dārgajā naudā. Un gatavojot gadu pārskatus, redz, cik daudz ir samaksāts procentos un ko tad viņš ir darījis, lai refinansētu šīs saistības. Ja? Un vēl, teiksim, šī aizdevums, kas ir saņemts, viņš nav izmantots, lai uzlabotu savu finanšu situāciju, nodzēstu nodokļu parādu vai norēķinātos ar kreditoriem, uzlabotu bilanci, lai viņš būtu interesantāks arī, teiksim, citiem kreditētājiem, tad refinansēt šīs saistības. Ja? Tā ir tā lielākā kļūda, ko pieļauj, teiksim, paliekot ilgi pie dārgas naudas. Vēl klienti, kas vispār ir ārpus finanšu sektora, viņi neaizņemas naudu, viņi uzskata, ka parāds nav brālis. Par to mums būs nākamais webinārs. Mēs tā arī nosaucam parāds nav brālis, ļoti izplatīts tāda mīts un uzskats Latvijā. Un var ko izdarīt, var aiziet, dabūt nelielu kredītu, varbūt uz ļoti zemiem nosacījumiem, procentiem un paskatīties, kā tas strādā. Kāds sloks, cik aizņem laika, kā atmaksāt, kāds ir mehānisms. Un atceries, ja tev viena banka iedod kredītu, tad tu citu banku acīs jau labāk izskaties. Tu esi izgājis visus skorings, visus pārbaudus, tu esi finansējums, tev plusiņš. It īpaši, ja pēc tam tu laikā esi maksājis un nomaksāji, tev visu pozitīvas zaļas atzīt. Tad mājdarbs izpildīts, visi laimīgi. Un pēdējais jautājums ir, kādu plānu atgriezt to kredītu? No kā? Visideālākais jau no ieņēmumiem, no uzkrātās peļņas. Dažreiz, ja tu esi nebanku sektorā, tu refinansē bankā to kredītu, jābūt skaidri definēt exit stratēģiju. Tas pats, ja tu aizņemies naudu no privātpersonām, vai tu piesaisti kapitālu. Jo viņi vienmēr uzdod jautājumu, kāds ir exit plāns. Kā tu plāno? Plāno vienkārši cash cow, taisīt lielu biznesu, kas pelna daudz naudas, plāno pārdot savu uzņēmumu, un tad tās naudas tur investors saņem savu finansējumu. Bankas vienmēr grib arī zināt, kā tu plāno maksāt savu naudu un kas notiks A, B, C, D scenārijā. Atkal mums ir 4 tipāži, mums ir aizņemtie, viņiem nav laika stratēģijai. Kas tas tāds? Tas, lai paliek tur jauniešiem, kas strateģiskās spēles datoros spēlē, es vienkārši strādāju, man nav laika. Viņam tas redzesloks ļoti šaurs. Viņš negrib viņu plašāk uztaisīt, teiksim, neredz šīs iespējas. Un tad es gribētu teikt, tas īstermiņa domāšana. Ja? Un kad bieži vien atnāk, teiksim, kāds konkurences, kas ir restīvi tirgu un nišā ienāk konkurences, kas ir agresīvāks, kas piesaista finansējumu, kas izplašās, un tad tev vai nu uzņēmumu nopērk, vai tu tie rādītāji tavu sāk kristies un kristies. Mums ir sūtītāji, tas ir tie, kas nosūta uz faktoringu operatīvu bilanci, nevis debitoru atšifrējumu ar pieprasītiem limitiem, reģistrācijas numuriem. Tas ir tie, kas uz banku nosūta uzņēmumu, kurš ir vakar dibināts, kam nav apgrozījums, nav bilants, nav kapitāls, vienkārši ir idejas. Mēs Latvijā pret ideju finansē investori, fondi, altums ar limitētu nodrošinājumu, bet bankas grib ieņēmumus, EBITDA, peļņu, kapitālu un tā tālāk. Bet ir sūtītāji, kas nosūta visu visiem,
Un tad viņi jūt ļoti labi. Tam ir solo, tie, kas paši izdomā savu stratēģiju. Nu, man ir daži klienti, kuri ļoti labi spēj to izdarīt, bet parasti tie ir pabeiguši to pašu Zviedru augstskolu vai banķeni, un viņiem ir pieredze, viņi strādā par finanšu direktoriem. Un arī tur tāpat mēs vienmēr konsultējamies, mēs palīdzam to stratēģiju uzlabot. Lielākā daļa nemāk to darīt. Viņi domā, ka viņi māk, tas atkal mēs atgriežamies pie tā ārsta. Man liekas, ka esmu pietiekami gudrs, salasies grāmatas, pats var izārstēt. Diemžēl tā nav. Un tam mums ir tie deleģētāji, tie, kas paņem kādu. Piemēram, ja tev tiesvedība, tu vari paciet, tu vari paņemt advokātu. Ja? Vai tev ir kaut kāds cits juridisks nepatīkams process, tu vari paņemt cilvēku, kas to ikdienā zina. Vai zobu sāpes. Tu pats to zobu ārstēs, bet tu aizies pie zobārsta. Tikai deleģētāji viņi deleģē. Viņi saprot, ka savs laiks ir visvērtīgākais, viņi atpakaļ neatgūsi, un viņi var pirkt, maksājot citiem. Ok, 4. tēma par dokumentiem. Nu, rekrutēt, uzņēmējs nāk, viņam koferī miljonus dokumenti, un nekas nedara. Ir dzirdēts? Jā, diezgan bieži. Jā, no šiem miljoniem dokumentiem varbūt 5 ir nepieciešami tikai, lai virzītos tālāk uz priekšu, un svarīgi nevis dokumentu skaidrs, bet informācija tev. Jā, nekustamo īpašumu attīstībā ļoti. Man tur ir vērtējums, un atsūt, ka tas nav vērtējums. Tie vienkārši kaut kādā vērtētājs telefonā pateica, ka tas vērtējums varētu būt tāds, jā, vai viņam ir nākotnes vērtība. Jā, bet pret nākotnes vērtību pamatām nedod naudu, Latvijā dod pret tagadnes vērtību. Mēs varam par LTV tādu finansēt, loan to value. Un ir kaut kādi pārāk gari biznesa plāni sarakstīt, ko neviens nelasa. Jā, vai kaut kādas atšifrējumi. Nesen viena kolēģi dzirdēja, ka viņam atsūtīja GPT uzģenerēt kaut kādu nesaprotamu atskaitu. Arī Kristus sēž smaida, viņam tas tāds kliedz bija, tas smieklīgi, tas ir smieklīgi, bet, varbūt mēs kā brokeri varam godīgi pat iedot feedback, pateikt, ka tas nedara vispār. Bet, banku darbinieki, viņi tomēr ir apmācīti smaidīt un šitā, un tad piefiksēt. Nedara. Liekam sarakstā, ja. Tad kāds dokuments rāja mums vispār uzņēmē, ko sākt? Ar kādu dokumentu jāsāk? Kas tas pirmais? Pirmais ir iepriekšējā gada pārskatam, ir jābūt obligāti iesniegtam. Kāpēc to minu? Tāpēc, ka liekas pašsaprotam lieta, bet it kā forši ļoti labi rādītāji klients min pa telefonu, beigās, kad tu apskaties firmā savu lietu, tad viņam 2 pēdējā gada pārskatu nav iesniegt. Kāpēc tas ir slikti? Tad, teiksim, visi skatās uz šiem iesniegtiem gada pārskatiem, tā ir finanšu disciplīna, tā ir grāmatvedība kārtībā, iesniegti dokumenti, restīvi ieņēmuma dienestā apstiprināt gada pārskatu, tie ir patiesie rādītāji, jo pieredze ir dažāda, šiem operatīvajām bilancēm vispārējā. Finansētāji tomēr, kā tu iepriekš arī minēji, ir diezgan saskārušies ar šīm nebūšanām un informācijas neatbilstībām, tāpēc visi gaida, kad gada pārskats ir iesniegts. Ok, es iesniedzu gada pārskatu. Ko tālāk darīt uzņēmējiem? Ok, ir jāsagatavo operatīvā bilance. Operatīvā bilance, mums operatīvā bilance, principā arī citiem finansētājiem ne vecāk kā 3 mēneši. Labi, un ja man nav viņas? Tad ejam pie grāmatvežiem prasām. Bet viņi saka, ka jāmaksā par to. Es negribu par to maksāt. Tad arī, kā lai pareizi pasaka, kā katram grāmatvedim ir sava taksa, katram savs laiks un katram savu vienošanās. Jā, bet tu iedod garantijas, ka tu man iedos naudu, un tad es samaksāšu grāmatvedim. Jā, kurš tev var iedot garantijas? Man vajag redzēt savus operatīvos datus, mums vajag izvērtējumu veikt, un tikai tad kāds garantijas. Ir ļoti daudz arī, citu faktoru, bez tiem, kas ir šie, operatīvajos datos nozare, nodrošinājums, kāds tu kā galvotājs esi. Ja, cik tu varbūt uzņēmumu, tev ir 2 miljonu apgrozījums, bet tev ir sabojāts kredītvēsture un nav nodrošinājums, ko iedot. Un tas ir uzreiz, kā viens no sarkanajiem karogiem finansētāja acīs, kā ir ar tev maksājuma disciplīna. Jā. Kāpēc tu prasti? Tāpēc, ka laikam arī dzird no kolēģiem, ka klients negrib maksāt grāmatu 200 eiro, lai viņi uzstājas operatīvu pārskatu. Bet, ja tu gribi piesaistīt 100,000 eiro, tad ir jāmaksā. Ja tu atnāc uz restorānu, es negribu maksāt, tad nē, mājās gatavojies. Man būs negaršīgs ēdiens, un man ko viņi teikt jāmaksā. Jā, labi, mums ir operatīvā bilance. Kas ir tālāk vajadzīgi? Tad kaut kā vērtējumi, atšifrējumi, ja, bet mēs viņu jau taisam priekšfinansētājiem. Nevajag jau visus atšifrējumus reiz sūtīt 100 dokumentus. Kā labāk? Mums nevajag uzreiz 100 dokumentus sūtīt, bet ir tie dokumenti, ar kuriem mums, kas ir nepieciešami izvērtēšanai,
Tas pats vērtējums, iespējams, viņš būs vajadzīgs, bet mēs varam, teiksim, noskaidrot provizorisko vērtību. Mums ir sadarbības partneri, kas vismaz kādas indikācijas var iedot. Viņš nebūs tieši, bet viņš būs 10-15% robežās, un tā būs vismaz indikācija. Tālāk, teiksim, mums ir kreditora debitora atšifrējums, arī, teiksim, šis ir nepieciešams, kā arī pamatlīdzekļu atšifrējums. Un tas veidos to kopējo bildi, kurā mēs redzēsim, kāds ir šī uzņēmuma finansiālā situācija, kā mēs varam piesaistīt, kādi, teiksim, šī stratēģija varētu būt, kāda tad tālākās nepieciešamās darbības. Mēs neliekam rakstīt biznesa plānu, mēs neliekam, taisīt nākotnes vērtējumus, vai, teiksim, nest projektus, kādu, teiksim, nekustamo īpašumu ir plānots attīstīt, ko būvēt. Ja? Mēs neaizējam detaļās. Tas ir tāds, kas ir pamatlietas, ar kurām ir jāiepazīstās, lai tālāk varētu produktīvi virzīties uz priekšu. Es domāju, tas svarīgi arī pateikt, Rai, ka brokeru uzdevums ir samazināt klienta tēriņus. Viņš neskrien, neveic liekas darbības. Jo viņš aizies uz banku, viņam prasa aizpildāmēl anketu, atsūt 100 dokumentus, savu bildi tur, kad tu izģērbies, kas tev tur ir, un tad vēl gatavu vērtējumu jāatsūt. Un tad uzņēmējs iet, visu to dara. Un tad beigās viņam atsaka. Sačos, mums bija klients, viņš bija lielā bankā, viņu no bankas paprasīja aiziet prom, viņam bija cits menedžers no citas bankas, aizbrauc ciemos, ļoti labi noprezentēt, tas bija relatīvi jauns menedžers tajā bankā. Un, viņš atvēra kontu, pusgads aizgāja to visu izdarīt, liels uzņēmums, 10 miljonu plus apgrozījums, un tad bija viena komiteja, bija atteikums, un tad aizgāja uz otru komiteju, tad atkal bija atteikums. Tad, kad mēs ar kolēģi atbraucām pie viņa ciemos runāt, viņš teica, es vairs neticu ne jums, ne bankām, ejiet, visi jūs ļoti tālu. Pēc, ka man visi paprasījies, visu samaksāja, visus vērtējums, viņš visu komisijas, viņš visu samaksāja, beigās viņam atteica. Mums bija ļoti grūti viņu pārliecināt un parādīt viņam, ka vēl ir citas iestādes, kur var aiziet. Bet mēs to izdarījām, aizgājām, un tad bija ļoti laba stratēģija. Mēs dabējām viņu kredītu bankā, un paralēli mēs viņu refinansējām ne bankā. Viņš dabūtu papildus likviditāti. Tā kā brokers īstenībā ekonomē uzņēmēju laiku un naudu. Jā. Un trešais jābūt īsam plānam. Īsam, pat uz vienas lapas puses. Cik vajag naudas, kāda mērķi, kur plāno tērēt, cik daudz, cik ātri to naudu vajag, no kādu plānu atmaksāt. Kaut kāds īsts apraksts. Īpaši tagad, es nezinu, kā jūs, bet mēs ikdienā lietojam AI tūļus, kas palīdz mums uzlabot savu efektivitāti. Piemēram, tu pats negribi sēdēt rakstīt Wordā vakarā, vai grāmatvedībai nav jāraksta tavs plāns, tavs biznesa attīstības plāns. Biznesa plāna attīstība atbild pats uzņēmējs. Par stratēģiju atbild pats uzņēmējs. Un tāpēc tu vari, piemēram, pats ar AI palīdzību iemest viņam audio ziņu, ko tu gribi darīt, kas un kā, un viņš tev var uztaisīt to struktūru. Bet tev svarīgi saprast, ko tu pats no tā gribi. Jā, mums jautājums, vai kādi noteikumi vērtējumiem? Jā, ir noteikumi vērtējumiem, lai vērtētu īpašumu. Tur būs nepieciešams īpašumu dokumenti. Nevar pateikt, man ir zemes gabals, aptuvenā platība, man viņam ir 1 hektārs, un man ir tagad nepieciešams zināt, cik viņš ir vērts. Tad šeit ir ļoti svarīgi šita zemes gabala izmantošanas mērķis. Vai tur var būvēt vai nevar būvēt. Kāda ir mums tā aptuvenā platība, tas nozīmē, ka aptuvenā arī šita vērtība, jo iespējami precīzāka informācija būs, lai sagatavot vērtējumu, jo precīzāks arī šis cipars būs, un nenoliedzam, bez šīs informācijas vērtējumu vispār nevar uztaisīt. Okay. Jā, labi. Un tad mēs ejam tālāk. Tā mums Santi jautājums, ka saņemt atteikumu aizņēmumu, un tāpat pastāv iespēja saņemt finansējumu par pareizu stratēģiju. Jā, pareizi. Atteikums nenozīmē beigas. Atteikums nozīmē, ka viena persona vienā finanšu iestādē uzskata, ka iestāde jums nevar iedot kredītu. Tas ir vienīgais, ko tas nozīmē. Var gadīties, ka cita persona tajā pašā iestādē iedotu kredītu. Mums ir tādi gadījumi, ka tā ir bijis. Un ir situācijas, kad cita iestāde iedos kredītu. Un tas ir pilnībā normāli. Ļoti svarīgi zināt ar atteikumu iemeslu. Ļoti svarīgi zināt, jo neslēpsim, mums arī daudz klienti, kam ir daļa klienti, kas saņem atteikumus. Tad mēs analizējam šos atteikumus. Mēs saliekam tālāko rīcības plānu. Šī ir tā kā mājas darba, kas ir jāizdara pēc tam, lai atkal sasniegtu šo rezultātu. Tā kā nenoliedzam, nevajag nolaist rokas, jābūvē tālāk, jāskatās, teiksim, kādas šīs iespējas, un svarīgi ir iespējami vairāk izzināt, kāds ir atteikuma iemesls. Un
novēršot tos, kurā brīdī bankas būtu gatavs atkal izskatīt, vai, teiksim, kāds no cits no finansētājiem. Jā, un ja tu baidies uzdot bankai jautājumu, kāpēc man atteicis, nebaidies, vienkārši uzdot. Un no bankas tiešām pretim nākoši viņu stāst un skaidro. Mēs tuvākajos mēnešos rīkosim arī webināru kopā ar bankām, ar finanšu iestādēm, mums jau sarunāt, pēc tam izziņosim. Nu, viņi godīgi stāsta, kur tā mājasdarbs. Viņi katru reizi dod mājasdarbu. Ja mēs tev ir iespēja pieteikties 20 finanšu iestādēs un dabūt 20 mājasdarbus, tad saliec kopā un tev viens mājasdarbs, kas jāveic. Jā, bet ar to šeit ir ļoti izaicinoša lieta, ka izprast, kā to mājasdarbu izpildīt. Arī fakts, jā. Tev ir ļoti daudz informācijas, un tad ar ko sākt. Jā. Un atkal, teiksim, liekas, tas prasīs daudz laika un resursus, lai tu viņus izpildītu. Bet sastrukturējot to pareizi, tas nemaz nav tik, teiksim, laikietilpīgi un tik dārgi. Un šeit ir tā māksla, teiksim, salikt to rīcības plānu pareizi. Soli pa solim, kādas darbības veicot, kādas indikācijas var saņemt, vai tālāk virzīties pa pareizo ceļu. Varbūt kaut kur, teiksim, krustojumā nogriezties, mainīt manevrus un, teiksim, izmantot citas iespējas. Jā, soli pa solim, tas, ko man sporta treneris saka, kad es gatavos gauju UTMB 100 km skriešu augustā, un viņš ir soli pa solim. Sākot no 50 km sāksies soli pa solim, soli pa solim, soli pa solim. Tieši tā arī biznesā, soli pa solim. Tieši tā arī finansēm piesaistē. Ok, un tā kā mums ir 4 tipāži, mums ir tie, kas ir aizņemti, viņiem nav laika neko gatavot specifiski, tad ir tie, kas nosūta visu visiem, tad brīnās, kāpēc viņam neatbild. Iedomājies tev, iedomājies vienmēr, kā ja pret tevi tā izturētos, kā tu uz to reaģēt. Un tad ir tie, kas paši izdomā visu, un tie, kas deleģē. 4 tipāši izvēlēs savējo. Un tad pēdējais bloks, ko mēs tagad, un tam mēs iesim uz Q&A, ir pirmais kontakts. Manuprāt, pirmais kontakts ir ļoti svarīgs. Tas tā kā attiecībās. Tev tikai pirmā reize uztaisīt ļoti forši iespēju. Pēc tam nebūs tik vienkārši. Un finanses ir par naudu, tā ir racionālā daļa, tā ir matemātika un par emocijām. Un tāpēc ļoti svarīgi, kā to pirmo randiņu novadīt un kā pareizi pozicionēt. Un man baigi patīk šī karikatūra, kur mums ir uzņēmējs, kas, jā, viņš uzņems visus riskus, un viņš gatavs iet un runāt, un viņam liela plāna, viņš izveido produktu. Tā kā, viņš ir tiešām uzņēmīgs, viņš nāk, viņš meklē, viņš runā. Un tad ir banka, kas tad bankas eksistē jau 4000 gadus. Un bankas vienmēr grib nodrošināties, un tā bankas arī pelna. Un, kad mēs pētījām banku jautājumu Eiropā, visas bankas visās valstīs palielina pelnu. Visās Eiropas valstīs bankas pelna, un gandrīz visas bankas tajās valstīs pelna. Nav, tie, kas zaudē, tie vienkārši bankrotē, viņas izpērk ārā. Un tāpēc bankām ir savu noteikumu. Jā, un man šī karikatūra atgādina situāciju, kur bija bankas pārstāvi pie klienta aizbraukuši, un klients ļoti enerģiski stāsta par savu biznesu, par projektiem, par izaicinājumiem, ar ko ir saskāries. Un no visas savas stāsta tikai kāds 10% ieskicē, teiksim, kur tad ir plānots izmantot šo te piesaistīto finansējumu. Un bieži vien, teiksim, uz jautājumiem, ko saņēma no bankas pārstāvi, klients atbildēja, jo šī tikšanās es arī piedalījos. Un bankas pārstāvs tieši vēlējās komunicēt ar pašu uzņēmumu vadītāju. Atbildes nebija tiešas, precīzas, un tas radīja priekšstatu bankas pārstāvjiem, kad uzņēmuma vadītājs nezina. Bet īstenībā jau zina. Un šeit ir tā komunikācijas, tā barjera, varbūt, teiksim, nemāk pareizi pasniegt to. Un šeit ir arī tas mūsu darbs, kad mēs kā mediātori pa vidu saņemot, teiksim, nodefinēt varbūt precīzāk citiem vārdiem, teiksim, uzņēmuma vadītājiem, vai, teiksim, grāmatvedim aiznesot šo informāciju, saliekot šo te informācijas kopumu visu apkopojot, ja, tad mēs, teiksim, iespējami precīzāk varam nodot šo informāciju bankai, jo nenoliekšu šajā komunikācijā bankas pārstāvs saskatīja ļoti liels risks. Bet uzņēmums ir dzīvotspējīgs, viņš ir ar vairāk miljonu apgrozījumu, ražošanas uzņēmums, tur ir ļoti liela perspektīva un super daudz izaicinājumu, kas tika atrisināti. Rezultātā nevarēja piesaistīt finansējumu. Jā, tur mēs tā kā uz pauzi, sarunas turpinās, bet, jebkurā gadījumā šī te komunikācija. Jā, tu forši rādi, ka mēs dalāmies par tiem ne tikai tiem veiksmīgiem stāstiem, bet arī tie, kas netiek nofinansēti. Tā ir daļa no procesa, daļa no dzīves. Tas cikls atkārtojas. Tu aizēji, tev atsaka, tev mājas darbs, tu veic mājas darbu, tu atgriezies atpakaļ pēc pusgada. Un ir daļa, kas pildot šo te mājas darbu, saprot, ka tas ir pārāk sarežģīti, es mēģināšu pats, bet ir ļoti daudz, kas tomēr izpild šo te mājas darbu, iet tālāk piesaist, attīstās un tālāk kaut. Bet, tad statistika ir tāda, kas atsakās pildīt šo te mājas darbu, viņi sākās stagnācija, un tur, kur no progresa sākās regress.
Ja, un tad ir tikai laika jautājums. Jā, tieši tā. Un tāpēc, ja mēs runājam par kā kontaktēt finansēt, tad atkal tas nav tikai banka vai finanšu iestādes, varbūt fondu vai kaut kā privātu investoru vai kaut kā citu finansējumu devēju. Pirmās vienmēr sagatavoties. Pirms tu kaut kur zvani, protams, tu vienmēr vari pazvanīt un tā vienkārši konsultatīvi parunāt, kā uz vidu, vienkārši parunāt. Bet, ja tu gribi kaut ko nopietnāk darīt, tad sagatavo visus dokumentus, esi gatavs ar visiem dokumentiem, ar atbildēm. Atrod pareizi cilvēku iestādē, uztais sarakstu ar finanšu iestādēm, piemēram, vai ar investoriem, ja tu taisi equity piesaist. Un tev jābūt sarakstam cilvēkiem. Vārds uzvārds, pozīcija, telefons, tā viss ir gatavs. Katrā nozarē, katrā industrijā, katrā nodarē ir savs cilvēks, kas par to atbild. Ja mēs Altumu to pašu pieminam, viņiem ir 45 dažādi kredīti produkti, ir dažādi menedžeri, kas atbild par dažādām lietām. Ir bankas, piemēram, neminēsim, kuru viņi uztaisīja tādu flat struktūru. Piemēram, viens menedžers var apkalpot gandrīz visu veidu klientus, izmantot lielas korporācijas. Un tad ir bankas, kur ļoti tāda vertikāla struktūra, kur nekustama īpašuma nodaļā virs 5 miljonu šī persona, no 1 līdz 5 šī persona, zem 1 miljonu šī persona un zem 100 000 tur vispār robots strādā, automatizācijā. Tā kā jāatrod pareizās cilvēks, un mēs tad bijām pie klienta 2 nedēļas atpakaļ, kad man māsa strādā bankā, viņa teica šitā, ja. Māsa, kur strādā? Viņa strādā filiālē. Par ko viņa strādā? Par kredītu menedžeri vai viņa strādā par filiāls vadītāju? Viņa ir filiāls vadītājs aizvietotāji. Tātad viņai ir cits konteksts, cita sapratne par šo jautājumu. Šis ir ļoti svarīgi, no kā tu prasi padomu. Tāpēc mēs vienmēr iesakām, ja tu gribi atrast labāko grāmatu, aiziet pie 3 parunāt. Ja gribi dabūt juristu vai advokātu, aiziet pie 3, iedod savu viedokli. Tas pats šeit jāatrod pareizs cilvēks. Un tad, kad tu atrod pareizu cilvēku pareizā iestādē, sāc ar īsu ziņu. Nevajag uzreiz sūtīt visu dokumentus. Vienkārši čau, rekurs esmu, daži teikumi, vai ir interesanti, jā vai nē. Ja ir, ejam tālāk. Ja nav, nevajag neko sūtīt. Nevajag sūtīt visu PDF, zip files, visu pārējo, un tu par sevi tur stāstīt. Ja tu pasaki jā, ej tālāk kaut ko pastāst nedaudz vairāk. Atsūti one pager, aizsūt kaut kādu informāciju. Tā kā step by step. Un tā ir liela kļūda, ka tu uzreiz nosūti visu. Un pēdējais ir disciplīna procesā. Ja tu arī mēs Ferti Finance, mums ir ļoti stingri izstrādāt politiku un procesu, kā mēs finansējam uzņēmumus, kā mēs piesaistam finansējumu. Un katru reizi, kad mēs gribam kaut ko tur savādāk izdarīt, kaut ko tā, vienmēr izpild kaut kas. Un tāpēc arī šeit tev ir īsa ziņa, tev ir zvans, tev ir mītīši, piemēram, ja, un pa etapiem ir uz priekšu. Tā tas kontakts arī tiek izveidots. Un kontakts ir ļoti labi. Visi esam cilvēki. Un cik vēl gribu pielikt klāt, kad, ja pat tu pēc tam atsakies no tā procesa, piemēram, tu pieteicies, un es negribu ņemt kredīti. Ja, piemēram, komiteja pateica, tev ir piedāvājums, tu atsakies. Vienmēr pasaki paldies. Vienmēr. Pirmais kontakts nozīmē, ka tev jādomā, kā tu izbeigsi to kontaktu arī. Vienmēr pasakies par to darbu, par ieguldījumu. Pasaki, vai nevajag skaidrot iemesls, kāpēc. Pamainās situāciju, bet paldies par jūsu ieguldījumu. Un mēs to vienmēr daram. Un mēs silti iesakām arī jums, ar visiem jūsu piegādātiem klientiem būt laipniem, teikt čau un teikt paldies, jo tas ir cilvēciskās attiecības. Tas arī ietekmē, kā tas menedžeris vai analītiķis pārstāvēs jūsu intereses finanšu iestādē. Nav nāko 4 tipāži. Mēs tagad ejam uz beigām uz Q&A, un tad mums ir aiziet tie cilvēki, kas negrib kontaktēties, vienkārši nosūta vienu e-pastu uz visiem info e-pastiem un gaida kaut kāds atbildes. Vai aiziet kaut kādu agregātoru un nosūta kaut ko pieteikumu, tad brīnās, kas tur tālāk būs. Ir tie, kas sūta visiem dokumentiem, visiem pielikumiem un garos tekstus. Neviens nelasa jūsu garos tekstus, gribu jums varbūt mītu. Ja tu pirmajā e-pastā nosūti vairāk nekā tur dažus paragrāfus, tad kaut kas nav kārtībā. Neviens tā nedara. Tā nav normāla praksa. Normāla praksa ir īsts teikums, ejam tālāk, tad mēs palielinām to apjomu. Un tad ir tie solo, kas visus meklē paši, visu komunicē, nav problēma. Es tur vienreiz esmu rēķinājuši 5 mēnešus, tas laiks, kas aiziet, tad gribu solo aiziet pie visām finanšu iestādēm un atrast pareizos cilvēkus. Un viņiem komunicēt, te ir 5 mēneši no laika. Pareicini, cik tu pelni katru mēnesi un pareizini 5 mēnešiem. Tā ir tā nauda, ko tu zaudē tikai dēļ tā, ka tu dari to finansiāli piesaisti. To laiku tu vari tērēt uzņēmuma attīstībā. Un tad mums ir deleģētāji, kas pareizi visu dara. Jā, tā kā šajā daļā mēs pabeidzam, mēs nonākam līdz jautājumiem. Tagad laiks jums čatā uzdot jautājumus. Mums vēl 12 minūtes, mēs atbildēsim uz maksimāli daudz jautājumu, kas mums ir. Sākam ar tiem, kas mums ir iesūtīja jautājumus pirms tam. Tad pirmais jautājums bija, kā piesaistīt, ja nav 2 gadu pozitīvās naudas plūsmas. Un kā tiek galā paaugstināt riska nozarēm. Skaistumkopšana, ēdināšana, transportu varētu pielikt klāt. Ja nav 2 gadus pozitīva naudas plūsma,
Tas nozīmē, ka visticamāk banka neiedos, tā varbūt ne banka, varbūt faktoriņi var piesaistīt. Ja ir kaut kāds nodrošinājums, tad var kredīt pret nodrošinājumu, piemēram, nebanku sektorā paņemt, dabūt un naudas plūst atpakaļ, un tad dabūt bankā kredīt. Jā, mēs to šitiem atbildēsim. Tad. Un tad kā tiek galā paaugstināt risku nozarēm, ej prom no paaugstināta riska nozares. Ja tu esi paaugstināt riska nozarē, tad es teiktu, īstenībā tu jābūt super smukam, super foršam. Ļoti sekot līdz saviem naudas plūsmēm, šiem finanšu rādītājiem, EBITDA, paškapitāls, aizņēmumi, peļņas procents, un ka tu pierādi, ka tu spēj kontrolēt riskus arī šajā izaicinošajā nozarē, kurā tu darbojies. Un ļoti svarīgi šeit ir naudu arī piesaistīt pret finanses, respektīvi pret nodrošinājumu, bet svarīgi, kā tu šo piesaistīto finansējumu pareizi izmanto. Jā, tā kā šeit, jo lielāka riska nozara, jo labākam tev jābūt. Disciplinā. Ja tev ir augsta riska nozara nodokļu parāds, tas vienmēr būs krietni sliktāk nekā tev ir zeme riska nozara zemes nodokļu parāds. Bet viennozīmīgi šis paaugstinātā riska nozars nenozīmē, ka tur ir neiespējami. Jā, vai PP. Mums ir klienti, kas ir politiķi, bijušie politiķi, esošie politiķi. Nav jau problēma politiķiem piesaistīt naudu. Vienkārši tas prasa papildus vairāk pārbaudus. Jā. Okay, nākamais jautājums. Es strādāju ar savu kapitālu. Ar ko sākt? Altuma banka projekts. Pirms vispār pieņemt lēmumu ņemt naudu, vai pieņemt lēmumu, ka tu esi gatavs atvērt, izskatīt dažādas opcijas. Jo tiesa gan 70% uzņēmumu Latvijas strādā ar savu kapitālu, savu naudu. Mēs neesam izglītoti, pieradināti, mums vēl tās paudzes nav mainījušas. Bet tas jau mainās. Arī pateicoties mums, pēdējo 2 gadu laikā kreditēšana ir izaugusi Latvijā, mēs jau 5 kāpēc esam pielikuši klāt. Tāpēc vienkārši aizej parunā, uzun uz Altumu, uzun uz savu banku, uzun mums parunā, uzun savas opcijas. Un tikai tad pieņem lēmumu pieteikties vai nepieteikties. Un arī, ja tu piesakies, nav obligāti jāņem kredīts. Tur pieteikties, dabūt piedāvājumu, saprast, ko par tevi domā finanšu iestāde, un tad pateikt, paldies, neņemšu. Bet vismaz tu zini opcijas. Jā, vai arī saņemt mājas darbu. Arī, jā. Es domāju, daudz baidās no tā mājas darba. Jā. Ko par mani padomās? Man viss ir slikti. Es atceros, kad es strādāju par finanšu direktoru holdingā, man bija bailēt uz bankām. Mums bija 50 miljonu eiro aktīvi, tur šprotražas rūpnīca un citu biogās stācijas bija. Bet tāpat man bija bailēt uz bankām. Jo man tā sajūta bija, kad ejot uz banku, tas analītiķis vai menedžers sēž pretī, un tad tu jūties maziņš, sarautīts, un tad viņš riskus visur norāda, un tāds, laikam, man jāvar biznesa ciet. Un tā sajūta bija. Jā, un tad vēl ir jautājumi, uz kuriem tu nezini, kā pareizi atbildēt, un tad atbildot uz šo saņemto jautājumu, tu domā, kā atbildēt, lai tev nesaņemtu atteikumu, un tad kāds kaut ko piefiksēs, restīvi savā sistēmā, tavā biogrāfijā, un tu zini, ka varbūt tu neesi tik erudīts un kaut kādi paaugstinātie riski, un tu saņemsi atteikumu. No šī atteikuma jau visiem ir bailes, bet no atteikums tas nav atteikums. Atteikums ir jāsaka kā mājas darbs. Jā, es domāju, tas ir attiecināms uz jūsu klientiem. Ja tev ir klienti, un tu meklē jauns klients, tad daudz atteiks. Tu teiksi, nevajag, man jau ir piegādātājs, man jau viss kārtībā. Un tas ir normāli. Tāpēc tu vari pārfrāzēt un pateikt, man jāiet uz 90% atteikumiem. Es dzirdu 90, man būs 10 jā. Tad tas ir bankām. Dzirdot 20 mājas darbus, man būs daži jāapstam. Jā, un tas ir šodien. Un pēc 2 mēnešiem tas situācija var mainīties. Jā, ok. Tālāk. Vai var saņemt finansējumu, kas pārsniedz īpašumu vērtējumu? Latvijā nē. Kā jau tu minēji, tad pret nodrošinājumu izsniedz, kas ir šī brīža vērtība. Ja? Un tad, ja tu plāno attīstīt šo nekustamo īpašumu, tad tev ir plāns, tad tev ir šis naudas izlietojums, tad ar papildus investīcijas. Pārsniedzot īpašumu vērtējumu uzreiz. Nē, ja tas ir tīri tāds Lombarda veidīgs investīcija kredīts, jau tam uzņēmumam ir apgrozījums kaut kāds, un bez nodrošinājuma, tad var kaut kā kombinēt. Bet, ja mēs vienkārši ir zemes gabals angārs, miljons vērtība. Varbūt iedos 500-600 tūkstoši, bet 1,200,000 neiedos. Štātos ir savādāk. Štātos tev ir hipotekārais kredīts 70% no vērtības, tad vēl kaut kāds kredīta līnija, kaut kāds overdrafts, tad vēl tur mocis līzingā un vēl kaut kāda kredītkarte pa vidu, un vēl 130-140%. Un te var būt vairākas hipotēkas uz vienu to pašu māju, piemēram. Latvijā tā nav. Latvijā, piemēram, bankas un nebankas nav gatavas lielākoties likt 2 hipotēkas uz vienu objektu. Ļoti reti, kad mēs to redzam. Okay, tālāk. Finansējums vending un enerģētikas biznesam Latvijā un Baltijas valstīs. Ar ko sākt? Sākt un saprast, kur tu esi. Tu tikai plāno viņu sākt, tad es domāju, Altums būtu way to go. Tas ir viens veids, varbūt dabūt kaut kādu nodrošinājumu, par ko dabūt naudu.
būt investoru kapitāla daļās, ar to sākt. Un tad tu gadu pastrādā, tad varbūt iet uz nebankām, ņemt kaut kādas kredītlīnijas, kaut kādu faktoriju, vēl kaut ko tā. Un tad varbūt 2. 3. gadā, kad tev 2 gadi pārskaties, sniegt pozitīvs kapitāls, un tad iet uz bankām varētu. Tieši tā. Jā. Varbūt ar EIB garantēm ir kaut kādi kredīti, bet tāpat visi kredīti prasa nodrošinājumu. Vai stabili strādājuši biznesu. Un, kad tu sāc jaunu biznesu, vienmēr viņi skatās, kas tev kādu pieredzi arī. Okay. Man jau ir banka 22 kā limitu. Kā vēst komunikāciju, menedžeris nepalielina kredītlimitu. Kā vēst komunikāciju? Pozitīvi vēst komunikāciju. Saprast iemeslus, kas ir par iemeslu, lai nepalielinātu šo te limitu un veikt šo te mājasdarbu, ko mēs visu laiku minam. Ja? Varbūt tad vienkārši mana banka šo te atbildi dzirdu ļoti bieži no klientiem. Mana banka jau atteica, ko tad citas bankas? Kāpēc jūs negribat paplašināt šo te savu redzesloku un, paskatīties, kas notiek apkārt, kas notiek ārpus žoga? Ja? Varbūt kāds jūs grib. Ja? Varbūt ir kaut kādas citas iespējas. Ja? Varbūt tas ir, vienkārši kredīta limits, kas ir bez nodrošinājuma. Ja? Tad vienkārši šeit ir tas mājasdarbs, saprast, kāds ir atteikuma iemesls un strādāt ar to. Nepieņemt atteikumu kā stop. Neveikt tālākās darbības. Okay. Labi. Tā, kāda mums vēl ir, Kristap, jautājumi? Mēs varam redzēt. Galvojumu paslēgstu, kāpēc tā sānta. Finanšu disciplīna, kā ieteiktu jaunam uzņēmumam, ja pēc 6-12 mēnešiem būtu lielākas iespējas saņemt finansējumu izaugsmē. Kādu minimālu finanšu disciplīnu jūs ieteiktu? Pirmais ir laicīgi maksāt visus rēķinus, kavētie maksājumi. Tas ir pirmais rādītājs. Jā. Un tad ir nākamais, kāda nozara. Es teiktu, varbūt grāmatvedībā sūtīt pieprasītos dokumentus, lai viņi laicīgi iesniedz deklarācijas, lai nav nodokļu kavējumu parādu un tur viss ir kārtībā, lai ir operatīvi dati, ko var uztaisīt. Otrs, regulāri reizi kvartālā tikties ar galveno grāmatu, tad runāt, kā man iet, ko uzlabot. Nevienmēr viņi var pateikt. Nevienmēr viņi paši to proaktīvi iesaka, bet viņi runā. Tas ir otrs. Trešais, kāds saka, sekot līdz nodokļu maksājumiem, kaut kādiem piegādātājiem, rēķiniem, vai tur viss laicīgi samaksāts. Ceturtais, laikam, sekot līdz katru mēnesi vispār savai naudas plūsmai, savam biznesam, pat Excelītī kaut kur vienkārši. Izdevuma pozīcijas, lai, šie izdevumi, lai katru mēnesi konstanti ģenerējā šita peļņu un pārskatīt, kādas ir izdevumi. Jā, un skatīties, kā uz cipriem, sekot līdzi. Jo tas, kas ir izmērāms, ir uzlabojums. Jā. Vienreiz arī treneris teica, grib nomest svaru, nopērst svarus. Vismaz tu vari apstāties uz viņiem, tad būs cipars redzams. Ja cipars nav redzams, nav ko uzlabot. Tas pats arī finansēs. Seko līdz saviem cipariem, ieņēmumiem, peļņai, izdevumiem, bilancei, skaties operatīvu bilanci pēti. Tagad ar AI tehnoloģiem tas liek vēl vienkāršāk. Tu vienkārši vari iemest savu bilanci kaut kādā AI un paprasīt, ko tu domā par to. Viņš var tev ieteikt. Ir ļoti daudz iespējas paverušās, kā var ātrāk dabūt atbildes saviem jautājumiem. Tā disciplīna ir veidējusi, un disciplīna ir muskulis, tā kā skills. Tu taču ne uz zāli tā, ka tu vienu reizi tur izveidojas, tur biceps izaug. Tā nenotiek. Tie ir mēneši, tie gadiem treniņi, un tā disciplīna paliek ar labāk. Starp citu, es tikko atcerējos, ka mēs varam pateikt, ka mūsu labākie klienti, un tie, kas piesaista vislētāko naudu, viņi ir visdisciplinētāki. Viņiem visi dokumenti gatavi, viņi ātri visu nosūta, viņi atbilst visiem jautājumiem, viņi ir laicīgi. Ja viņš pasaka, ka šovakar būs, šovakar viņš arī atsūta. Un mazi klienti čīkst, kaut ko vaino, grāmatvedu, valdību, klientu, kaut kas vienmēr notiek, viņš kaut kur pazūd, un viņš nekad nekādu informāciju normāli laicīgi nevar nosūtīt, un viņš jau pēc tam čīks vēl vaino citus. Un tam viņš velk 2 nedēļas, un tad pēkšņi, ka viņam ātri vajag, ka man tagad jāņem. Finansētājiem pamainījās. Izlēc kaut kāds nodokļu parāds, vēl kaut kas komitejā, ko jāiet, mums tieši tagad viens klients, tas notiek. Viņš diemžēl pats ir novilcis, viņš bija nedēļu domājis. Un kamēr viņš nedēļu domājis, viņš kaut kā savārīja ziepes savā biznesā, kaut ko nenomenedžēja, pagāja nedēļa, viņš nevar būt finansējumi. Un pie kā noved tā disciplīna. Tā ir. Labi, mums vēl dažas minūtes un dažiem jautājumiem. Tā. Kādu varbūt uz augšu var tur mums ir komentāri, kādu mums vēl tev jautājumi. Nav Santa, mums uzdeva vairāk nav, ja? Ok. Tad es domāju, ka mums vairāk jautājumu nav. Tad pagaidām varbūt mums vēl 2 minūtes vēl kāds jautājumu uzdos. Šeit vēl būtiski piebilst to, ka mēs jau varam dalīties ar šīm zināšanām un iespējams, ka
būs tādi, kas, varbūt daļa, kas izlems, es varu aiziet pats to visu izdarīt, un veiksmi jums, izturību, modrību, neiztērēt daudz finansējumu, lai, teiksim, sasniegtu pirmos uzdevumus mājas darbiem. Bet iesakām varbūt pieteikties pie mums uz tikšanos, saliekam rīcības plānu, mēs iepazīsimies ar jūsu finanšu situāciju, sagatavosim komercpiedāvājumu, vienosimies par sadarbības nosacījumiem un ejam tālāk, to daram kopā. Tā kā kopā tad ir lielāka iespējamība sasniegt šo te nepieciešamo rezultātu, palīdzēsim izprast labāk, kas ir par šiem te mājas darbiem, kādas šie te, teiksim, prasības no finansētājiem, jo bieži vien arī dzird no klientiem, kad nav šī personīgā attieksme, lai tu pierakstītos pie sava iespējamā kredītmenedžera, tev jāgaida laiks, jo viss ir aizņemti. Lai tu saņemtu komunikāciju pretī no, restīvi atbildi no cilvēka, ne no sistēmas, atkal ir jāgaida laiks. Nav šī personīgā attieksme. Mūsu gadījumā mums visās šīs 50 plus finanšu iestādēs pretī ir cilvēki. Un mēs saprotam, kas ir kas, un ja nav izskatīts, tad restīvi nav tālāk, teiksim, pieteikuma virzība, tad mēs saprotam iemeslu. Mēs noskaidrojam, vai tur trūks dokumenti, vai tur kāds ir atvaļinājumā, vai nedodies kāds ir saslims. Tāpēc šī komunikācija ir ļoti būtiska. Mēs savu pieredzi, kas saka laiku, ko darbojoties šajā nozarē, un pieredzi, ko esam guvuši, spējam dot iespējami ātrāk šo te feedbacku rezultātu un sagatavot nākamo šo te rīcības plānu, kā tālāk ejam, ko darām. Tāpēc pārstāj pats nodarboties finansēm piesaisti, strādā ar labākiem brokeriem, kas mēs Ferta Finance, un mēs tad palīdzēsim piesaistīt labāko finansējumu tieši tam biznesam. Tā kā paldies visiem par jūsu laiku, jūs klausījāties, paldies visiem, kas arī skatījās mūsu ierakstā, un novēlam jums jūsu biznesam daudz naudas, jo nauda pelna naudu. Paldies jums un izaugs. Visu labu. Veiksmi. Čau.